Laimoņa dzīve tagad saistās tikai ar darbiem piemājas dārziņā, jo viņa smagā invaliditāte liedz tam atrast algotu darbu. Bezdarba līmenis Aizkraukles novadā ir sasniedzis jau 14%, tāpēc ik viena darba vieta tiek īpaši novērtēta. Bet mūsu nākamais stāsts par subsidēto nodarbinātību Pļaviņās un Aizkrauklē. Olga Tataūrova ir klientu apkalpošanas menedžere Labo logu aģentūras birojā Aizkrauklē. Viņa ir viena no kopumā 10 invalīdiem Aizkraukles novadā, kas pašlaik izmanto iespēju strādāt subsidētajā darba vietā. Tagad Olga zina gandrīz visu par logiem, spēj atbildēt uz klientu jautājumiem, slēdz līgumus un veic pasūtījumus. No iepriekšējās darba vietas biju spiesta aiziet, tādēļ, ka tur bija, diezgan tas smags fiziskais darbs, ka man nedrīkstēju veikt. Ja. Aizgāju no iepriekšējās darba vietas, iestājos NVA, izgāju NVA lietvedības un datoroperatora kursus, un tad man piedāvāja šo darbiņu. Šeit ir radīti visi tādi nosacījumi un visi apstākļi, lai varētu mierīgi strādāt, un man pat dod brīvās dienas, gan brīvu kādu stundiņā ir nepieciešams iziet kaut kādas medicīniskās pārbaudes, ja. Piemēram, tur reizi 3 mēnešos man noteikti jāierodas slimnīcā uz pārbaudi, ja, un tad man iedod brīvu dienu, un tas ir forši. Labo logu aģentūra pirmoreiz piedalās projektā, kas saistīts ar invalīdu nodarbinātību. Vai darba tirgū cilvēks ar invaliditāti nezaudē cilvēkam, kuram tās nav, un kādas prasības izvirza darba devējs? Tas atkarīgs no darba specifikas noteikti, ko tas cilvēks dara, ja? Jo mūsu gadījumā atšķirības pilnīgi nav nekādas, ja? Tāpēc, ka mūsu darbinieks ir vajadzīgs viņam tieši intelektuālais potenciāls, nevis kaut kādas tur fiziskās vajadzības, teiksim, nezinu, kraut paletes, ja? Tā nekā nav pie mums. Mums ir jāapkalpo klienti, ja? Un cilvēks to lieliski dara un lieliski tiek galā. Darba devējs Olgu vērtē kā ļoti labu darbinieci, tāpēc svarīgs ir jautājums, kas notiks pēc pusgada, kad subsidētajai darba vietai atvēlētais laiks būs beidzies. Pieņēmuši darbā, teiksim, perspektīvu cilvēku, ja? Un mēs viņu esam apmācījuši, ja mums nav nekādas absolūti, teiksim, tagad, domas vai vajadzības tagad mēģināt viņu laist vaļā, meklēt kādu citu cilvēku, ja? Jo viņi strādā labi, un viss ar to ir kārtībā. Es būšu priecīga jau par to vien, ka man ir šī darba pieredze, tad man būs lielākas iespējas dabūt darbu kaut kur citur, jo, man vienkārši ir šī darba pieredze, ja? Es zinu, es protu, es, māku, ja? Un es esmu pieradusi strādāt. Pašlaik arī Aizkraukles novadā, tāpat kā citviet Latvijā, cilvēku ar invaliditāti, kuri gribētu strādāt, ir vairāk nekā iespēju to darīt. Mēs arī paši zvanām, ziņojam, ka ir tādi pasākumi, un tad darba devēji atsaucās. Tad tīri interesēti viņi ir. Cits jau pats atnāk, jau ir izlasījis, ja vienreiz jau viņš ir iegaistanī mūsu mājaslapā, jau viņam tas ceļš ir zināms, un tad jau viņš tur ieiet regulāri, un jau ir tādā zināšana līmenis viņiem. Tomēr ne jau visiem strādāt gribošajiem invalīdiem Nodarbinātības valsts aģentūra spēj piedāvāt darbu subsidētajās darba vietās. Un ne jau visiem, kas tajās strādā, pēc 2 gadiem būs iespēja kļūt par pastāvīgiem darbiniekiem. Darba devējs ir apmierināts un paliek cilvēks pie viņiem strādāt. Tāds jau būtu šis mērķis. Viņi pa šo laiku iepazīst viens otru, un arī invalīds saprot, var viņš to vai nevar, jo es domāju, ka būtībā nav viegli, jo ne jau vēl ir šī invaliditātes grupa. Vēl viens labais stāsts par subsidēto nodarbinātību ir no Pļaviņām. Uz jautājumu, kā veidosies Normunda Eka un uzņēmuma bezdelīga darba tiesiskās attiecības pēc gada, šobrīd atbildēt nav iespējams, bet pašlaik Normunds ir šī uzņēmuma galvenais datorvīrs. Sijā bezdelīgi nodarbojas ar tirdzniecību, baro bērnus un cep pīrādziņus. Šis uzņēmums jau kopš 2002. gada piedalās dažādos ar nodarbinātību saistītos projektos. Iepriekšējās darba vietās, kur strādāja par krāvēju metāluģu savāšanas punktā. Un mums tur, kā saka, priekšlaicīgi mēnesi iepriekš brīdināja, ka būs atlaišanas. Novembrī tas notika. Es iestājos bezdarbniekos. Tur, kā saka, ievadīja visus manus datus par mani, kādas man intereses, ko es varu darīt. Un tad beigās šeit veikala vadītāji paskatījās tos sarakstus. Un ieraudzīja, ka it kā dislokācijas vieta tepat Pļaviņas, ja, kad it kā ar datoriem esmu saistīts, viņam tās ir vajadzīgs, viņam pazvanīja un uzaicināja. Es gan, kas viņu sākumā arī brīdināja, ka man ir redzes problēmas, ka es ar mašīnu nevaru braukt, ja, un tam līdzīgas vietas, ja, gadienā tur
kaut kādas braukšanas stāsts, viss. Un tas viņu viss, kas saka, apmierināja, neuztrauca. Un tā arī sanāca. Atnācām šeit, pārunājām. Nu, tā no 14. janvāra šeit atrodos. Visu, ko Normunds zina par datoriem, viņš apguvis pašmācības ceļā, lasot grāmatas un eksperimentējot. Ikdienā viņš atbild par visu, kas saistīts ar datoriem un to darbības nodrošināšanu. Instalē, programmē un atjauno, bet neprasiet viņam neko par grāmatvedības tabulu saturu. Normunds savu darbu raksturo kā sava veida narkotikas, jo teikt, ka darbs patīk, ir nepateikt neko. Ja es ienāku kaut kādā mājā un sēžu, kā kaut kas sēžu, kā viss normāli, un tai pašā jūtu, tai pašā brīdī var sajust, kaut kas nav kārtībā. Es skatos, datoru viņam mājās. Un saku, kā jums nav datora? Tas var būt kaut kāda mēbele, nevar būt, vai grāmata kaut kāda, datora nav. Uz jautājumu, vai redzes problēmas netraucē darbā ar datoru, Normunds atbild, ka ir grūti ilgstoši lasīt, tāpēc svarīgi ik pēc laika mainīt darbības. Teikt, tāda sabalansētība ir uztaisīta. Nu, tā teikt, es varu kādas pusstundu, kādas 40 minūtes nosēdēt, un tad aiziet prom, vai vienkārši aiziet kaut kādā, teiksim, tumšā telpā, vienkārši sēdēt tumšā telpā, nu, atslodzi uztaisīt. Reizēm tas aizmirstās, un tad acis to atgādina. Kā pati saka, tur sāk tur sāpēt, tā viss tev liekas it kā normāli, jā, tāpat arī sēdot, teiksim, nu, tur glāzēs vai kaut kādās tur krūzēs salē, jā, tur kaut kādu tur šķidrumu, nu, liekas pilnas, piecelies, nē, viņš vēl tikai pusē, atkal jāpielē, jā, nu ir tādi visādi, kas ir tādas sīkas, tādas problēmas. Normunds atzīst, ka cilvēkam ar invaliditāti darbu nav viegli atrast, jo darbi, kurus var darīt redzes invalīdi, uz katra stūra nemētājas. Normunds strādā ar atdevi un par nākotni daudz neprāto, jo šodien viss mainās tik ātri, ka jebkuri plāni var sabrukt dažās minūtēs.